Daudz dzīvokļu mājā ievadā ir ūdens skaitītājs, kur rādījumam vajadzētu sakrist ar visu dzīvokļu individuālo skaitītāju rādījumu summu. Problēma ir tā, ka ir dažādi veidi noplūdes, un šie rādījumi nesakrīt. Un nereti šī nesakritība ir būtiska. Man apkalpo Kurzemes namu apsaimniekotais, Dzeguškalns namu pārvaldē. Katru mēnesi man pierakst pie tās radījumus, kuri es ierakstīju, kuri man ir skaitītāji, viņi pieraksta vēl kaut kādu cipari. Un te cipari sastāv no 10 līdz kaut viena mēnesi man bija, ja es nemaldos, 54%. Tas nozīmē, ka es maksāju par to, ko es neizmantoju, ko es nevaru izmantot. Es piekrītu, es esmu no tiem cilvēkiem, kuri var apmaksāt to, ko es pats patērēju, bet es nekura gadījumā negribu maksāt par to, ko es nepatērēju. Patiešām bieži vien sanāk tā, ka šī starpība ir ļoti liela, kaut kur pie 70 kubikmetriem. Un tad rodās problēma, kādā veidā sadalīt šo starpību uz iedzīvotājiem. Likums paredz, ka šādā gadījumā mājas apsaimniekotājam ir jārīkojās un šīs noplūdes jāatklāj un jānovērš. Ir tādas, kuras var redzēt kaut kur tek ūdens. Noplūdes varbūt arī negodīga rīcība, mehāniska iedarbība uz skaitītājiem, nepareizi skaitītāju rādījumu nolasīšanu un noziņošanu. Un daudz dzīvokļu mājā fiziski kādam cilvēkam vai cilvēku grupai atklāt šo noplūdi ir praktiski neiespējami. Ar mūsu sistēmas palīdzību mēs varam efektīgi atklāt noplūdes un tās novērst.